Debesis bija dzeltenas kā misiņš, un skurstiņu dūmos vēl neapkvēpušas. Aiz fabrikas jumtiem tās mirdzēja ļoti spilgti. Tūlīt vajadzēja lēkt saulē. Es paskatījos pulkstenī, vēl nebija 8, stundas ceturksni par agru. Es atslēdzu vārtus un sagatavoju benzīna sūkni. Ap šo laiku vienmēr brauca garām dažas mašīnas, kas gribēja uzņemt degvielu. Pēkšņi aiz sevis izdzirdēju aizsmakušu čīkstoņu, kas skanēja tā, it kā no pazemes griezt augšā sarūsējušu ķēdi. Es apstājos un ieklausījos. Tad aizgāju atpakaļ pār pagalmu pie darbnīcas un uzmanīgi atvēru durvis. Pustumšajā telpā šurp un turp grīļojās kāda spocīga ēna. Tā valkāja netīri baltu galvas lakatu, zilu priekššautu, biezas tupeles, vicināja slotu, svēra 90 kilogramus un bija apkopēja Matilde Stosa. Es brīdi pastāvēju un noskatījos viņā. Viņai bija nīlzirga grācija, kad tā streipuļoja šurp un turp starp automobīļu dzesinātājiem un dobjā balsī dziedāja dziesmu par uzticīgo hūzaru. Uz galda pie loga stāvēja 2 konjaka pudeles, viena no tām gandrīz tukša. Iepriekšējā vakarā tā bija palikusi pilna, biju aizmirsis to ieslēgt. Bet Stosa kundze, es teicu. Dziesma pārtrūka, slota nokrita zemē, svētlaimīgais skatiens un smaids izdzisa, nu es biju spoka lomā. Jēzus Kristus, Matilde stomījās un sarkanām acīm blenza manī. Jūs es vēl negaidīju. Saprotu, vai labi garšoja? Kā ne, bet man ir tik nepatīkami. Viņa noslaucīja muti. Esmu pagalam satriekta. Tas nu gan ir pārspīlējums. Jūs tikai esat pilna kā piekrastes lielgabals. Viņa ar pūlēm noturējās taisni, viņas ūsas drebēja un acu plaksti vārstījās kā vecam ūpim, bet pamazām viņa atskurba. Viņa apņēmīgi paspēra soli uz priekšu. Lokampa kungs, cilvēks paliek cilvēks. Sākumā es tikai paodu, tad iemetu vienu malku, jo man taču vienmēr pliekana dūša, jā, un tad laikam velns sāka mani dīdīt. Nevajag nabaga sievieti vest kārdināšanā un atstāt pudeli. Tā nebija pirmā reize, kad es viņu tā sastapu. Viņa nāca ik rītu 2 stundas uzkopt darbnīcu. Te varēja mierīgi atstāt naudas, cik gribēja. Viņa to neaiztika, bet uz sīvo viņa bija kā žurka uz taukiem. Es pacēlu pudeli, protams, pasūtītājiem domāto konjaku. Jūs neesat aiztikusi, bet labo Kestera kunga, to esat iztempusi. Matildes savīta šajos vaipslos pavīdēja smīns. Kas ir, tas ir, lietpratējs esmu, bet jūs taču mani nenodosiet Lokampa kungs, neaizsargātu atraitni. Es pakratīju galvu, šodien ne. Viņa nolaida uzspraustos svārkus, tad nu es manīšos projām. Ja Kestera kungs uznāktu pie 9 velniem, es piegāju pie skapja un to atslēdzu. Matilde! Viņa steidzīgi piečāpoja klāt, es pacēlu brūnu 4-stūrainu pudeli, viņa protestējot pacēla rokas. Es tur neesmu vainīga, goda vārds, tam es neesmu pieskārusies. Zinu, es teicu un pielēju pilnu glāzi. Vai tad jūs to pazīstat? Un kā vēl? Viņa aplaizīja lūpas. Rums. Vec un vecs Jamaikas rums. Labi, tad izdarsiet šo glāzi. Es? Viņa atrāvās atpakaļ. Lokampa kungs, tas ir par daudz. Tas taču vēlojošas ogles uz manas galvas. Vecā Stosa slepeni iztrebi jūsu konjaku, un jūs viņu vēl pacienājat ar rumu. Jūs esat svētais.
un drīzāk miršu, nekā to pieņemšu. Nu, es teicu un dzīros vilkt glāzi atpakaļ. Nu tad viņa steidzīgi satvēra glāzi. Kad labs cilvēks dod, tad jāņem. Ja ar labo nesaprot priekā, varbūt jums šodien dzimšanas diena? Jā, Matilde, jūs uzminējāt. Ko? Vai tiešām? Viņa saķēra manu roku un to purināja. Daudz laimes un naudas kā spaļu Lokampa kungs. Viņa noslaucīja muti. Esmu tikai aizkustināta. Uz to man katrā ziņā jādzer vēl viena glāze. Es taču jūs mīlu, kā savu dēlu. Labi, ielēja viņai vēl vienu glāzi, viņa to izmeta un tencinādama izgāja no darbnīcas. Es noliku pudeli nost un apsēdos pie galda. Bēlā saule krita caur logu uz manām rokām. Savāda sajūta tomēr ir tādā dzimšanas dienā, kaut arī to ne par ko sevišķu neuzskata. 30 gadi. Kādreiz bija laiks, kad man šķita, ka ne 20 gadus nesasniegšu, tik tālu man tas likās. Un tad izvilku no atvilknes papīra lapu un sāku rēķināt. Bērnu dienas, skola. Tas bija vesels komplekss, tālu kaut kur jau kļuvis nereāls. Īstā dzīve sākās tikai 1916. gadā. Tieši tad es biju iesaukts karaklausībā, tievs, iztīdzējis, 18 gadus vecs, un pēc Ūsēna apakšvirsnieka komandas atmatā aiz kazarmām mācījos gulties un celties. Kādā no pirmajiem vakariem mana māte atnāca kazarmā mani apciemot, bet viņai vajadzēja mani vairāk nekā stundu gaidīt. Es nebiju pēc priekšraksta sakravājis savu mugursomu, un tādēļ man par sodu vajadzēja brīvajā laikā mazgāt atejas. Viņa gribēja man palīdzēt, bet to nedrīkstēja. Viņa raudāja, un es biju tik noguris, ka aizmigu, kamēr viņa vēl sēdēja pie manis. 1917. gads. Flandrija. Mēs ar Midendorfu bijām kantīnē nopirkuši pudeli sarkanvīna. Ar to mēs gribējām svinēt manu dzimšanas dienu, bet mēs netikām līdz tam. Agrā rītā sākās angļu smagās artilērijas uguns. Kestrup pusdienas laikā ievainoja, pēcpusdienā krita Meiers un Deters, un vakarā, kad jau domājam, ka nu būs miers un taisījām vaļā pudeli, zemnīcās ieplūda gāze. Mēs gan laikā paguvām uzlikt maskas, bet Midendorfam tā bija sabojājusies. Kad viņš to pamanīja, bija jau par vēlu. Kamēr to norāva un atrada jaunu, viņš bija sarījies par daudz gāzes un jau vēma asinis. Nākamajā rītā viņš nomira zaļu un melnu seju. Viņa kakls bija pilnīgi saplosīts, tā viņš bija mēģinājis ar nagiem to atplēst, lai dabūtu gaisu. 1918. gads. Tas notika slimnīcā. Pirms dažām dienām bija pienācis jauns transports. Papīra pārsēji, grūti ievainojumi, vaidi, zemie operāciju srateļi augu dienu braukāja iekšā un ārā. Reizēm tie atgriezās tukši. Man blakus gulēja Jozefs Stols. Viņam vairs nebija kāja, bet viņš to vēl nezināja. Redzams, tas nebija, jo sega bija pārklāta ar pār stiepļu režģi. Viņš tam arī nebūtu ticējis, jo juta sāpes kājās. Naktī mūsu istabā 2 nomira, viens mira ļoti lēni un grūti. 1919. gads. Atkal mājas, revolūcija, bats. Ārā bez mitas sprakstēja ložmetēji. Kareivji pret kareiviem, biedri pret biedriem. 1920. gads. Pučs. Kārlis Brēgers nošauts, Kesters un Lents apcietināti, māte slimnīcā, viņai vēzis pēdējā stadijā. 1921. gads.
Es iegrimu domās, nekā vairs neatcerējos. Šā gada vienkārši trūka. 1922. gadā biju Tīringā par dzelzceļa strādnieku, 1923. gadā par reklāmas nodaļas vadītāju kādā gumijas fabrikā. Tas bija inflācijas laikā. Es pelnīju 200 biljonu marku mēnesī, naudu izmaksāja 2 reizes dienā, un pēc tam ik reiz pusstunda bija brīva, lai varētu skriet uz veikaliem un kaut ko nopirkt, pirms paziņoja nākamo dolāra kursu, jo tad naudai bija vairs tikai puse vērtības, un tad nākamie gadi es noliku zīmuli. Nebija nekādas nozīmes to visu aplēst. Es arī tik labi vairs neatcerējos, viss bija saicis juku jukām. Pēdējo dzimšanas dienu biju svinējis kafejnīcā International. Tur es 1 gadu biju strādājis par piānistu, tad es atkal satiku Kesteru un Lencu, un tagad es biju šeit, Auredā. Auto remontu darbnīcā Kesters un ko. Tie ko bijām mēs ar Lencu, bet īstenībā darbnīca piederēja Kesteram vienam pašam. Viņš agrāk bija bijis mūsu skolas biedrs un mūsu rotas komandieris, tad pilots, vēlāk kādu laiku students, tad sacīkšu braucējs un beidzot viņš bija nopircis šo darbnīcu. Pirmais bija klāt pieradies Lents, kas dažus gadus bija noklejojis pa Dienvidameriku. Tad es izņēmu no kabatas cigareti. Patiesībā es varēju būt gluži apmierināts, man neklājās ļauni, man bija darbs, es biju spēcīgs, tik viegli nepaguru, biju vesels, kā mēs teikt, bet labāk tomēr bija par to daudz nedomāt, sevišķi tad ne, kad biju viens. Un arī vakaros ne, tad reižu reizēm vēl kaut kas atgriezās no pagātnes un glūnēja mirušām acīm. Bet tādiem gadījumiem jau bija degvīns. Ārā iečīkstējās vārti. Es saplēsu papīra lapu ar savas dzīves datiem un iemetu to papīra kurvī. Atvērās durvis, tajās stāvēja Gotfrīds Lents, garš, vājš, ar salmu krāsas krēpēm un degunu, kas būtu piestāvējis pavisam citam vīram. Robi, viņš ierēcās, vecais kārumniek, piecelies un salisi savus kaulus. Tava priekšniecība grib ar tevi runāt. Dievs, kungs, es piecēlos. Es cerēju, ka jums tas neienāks prātā. Esiet žēlīgi zēni. Ko tu gan vēlētos? Gotfrīds nolika uz galda varen skanīgu saini. Kesters ienāca aiz viņa. Lenčs nostājās man priekšā. Robi, ko tu šorīt pirmo satiki? Es pārdomāju dejojošo veceni. Svētais mauzu ļauna zīme, bet labi sadara ar tavu horoskopu. Vakar to sastādīju. Tu esi strēlnieka dēls, nepaļāvīgs, svaidīgs, niedra vējā, ar aizdomīgiem Saturna riņķiem un aizēnotu Jupiteru šai gadā. Tā kā mēs ar Oto tev esam mātes un tēva vietām. Es tev vispirms pasniegšu kaut ko, kas tevi aizsargās. Ņem šo amuletu. To man kādreiz iedeva kāda inku pēctece. Viņai bija zilās asinis, plakanā pēda, utis un spējas ieskatīties nākotnē. Baltādainais svešiniek, viņa man teica. Ķēniņi to ir nēsājuši, saule, mēnesis un zemes spēks ir tajā. Par mazākajām planētām nemaz nerunājot. Dod man 1 sudraba dolāru šņabim un amulets būs tavs. Lai laimes ķēde ietu tālāk, es to nododu tev. Tas tevi sargās un atgaidīs tev nelaipno Jupiteru. Viņš pakāra man kaklā tievu ķēdīti ar mazu melnu figūru. Tā. Tas pret augstāko nelaimi, pret ikdienišķo te būs no Oto 6 pudeles ruma. Tas ir 2 reizes vecāks par tevi. Viņš atraisies saini
un izlika pudeles citu pēc citas rīta saulē. Tās mirdzēja kā dzintars. Izskatās brīnišķīgi, es teicu. Kur tu tās dabūji, Oto? Kesters smējās. Tā bija sarežģīta lieta, par garu, lai izstāstītu, bet saki taču, kā tu jūties? Kā 30 gadus vecs? Es atmetu ar roku. Kā 16 un reizē 50 gadus vecs. Nevisai labi. Tas tev liekas nevisai labi, atbildēja Lencs. Tas taču augstākais, kas vien iespējams. Tā tu esi suverēni uzvarējis laiku un dzīvo divkārši. Kesters paskatījās uz mani. Liec viņu mierā, Gotfrīd, viņš teica. Dzimšanas dienas smagi nomāc pašapziņu, sevišķi agri no rīta. Gan jau viņš atkal atspirks, Lencs piemiedza acis, jo mazāk kādam cilvēkam pašapziņas, jo tas vērtīgāks, Robi. Vai tas tevi drusku mierina? Nē, es teicu, nepavisam ne. Ja cilvēks ir ko vērts, tad viņš ir vairs tikai pats sev piemineklis. Tas man liekas nogurdinoši un garlaicīgi. Oto, viņš filozofē, Lencs teica, viņš jau ir glābts. Viņš pārcietis kluso momentu, kluso dzimšanas dienas momentu, kad tu pats sev skaties acīs un ieraugi kāds nožēlojams cālis tu esi. Nu varam mierīgi ķerties pie sava dienas darba un ieļot vecajam kadiekam iekšas.